Labdien! Esam raidījuma Trulā virtuve jaunajā sezonā. Pašlaik atrodamies mežā. Mums īsti nav ko gatavot, bet mēs mēģināsim kaut ko. Skatieties raidījumu turpinājumu. Pašlaik mēs atrodamies Trulās virtuves brīvdabas estrādes virtuvē. Un šeit mēs pagatavosim lielisku, kā teikt, vasarīgu ādas uzmodrinātāju ar skrubiskām funkcijām. Lai to pagatavot, mums ir šeit savākt ļoti daudz dažādi produkti. Kā jūs redzat, sēnītes, tepat no vietējā meža, ūdenītes, laimīgās kumelītes, kādi cepumiņi, čipsīši, ja, pieniņš, marmelādīte, jogurtiņš, kokosrieksteļa un šeit tepat stūrītī, tas ir brūnais cukuriņš. Ļoti augsts kvalitātes, labs produkts. Tad es teiktu, ka jāsāk. Pašā sākumā, ko mēs darām? Mēs paņemam vienu sēni, paskaties kādu foršu sēni. Mēs viņu ar rokām mazliet tā ieplosam. Ja? Tā, ieplosam. Šitā mazliet sadrupinam. Tā ir tepat bērzlapīte no tuvējā ciema. Tad, ne, tas nav bērzciems, bet, tepat tuvējais ciems, ja? Viņi ir forši salikt kopā. Tālāk mēs ņemam brūno cukuru. Pievienojam brūno cukuru. Un brūno cukurs ar bērzlapīti ir ļoti jauka kombinācija. Mēs viņu tā samaisam. Jā, tā samaisam, veidojās ar forši faktūriņu. Arī skaņa, arī tīri normāli ir. Laikam skaļi blakus studijā. Pārāk skaļi, man liekas, skan mūzikas ieraksts raidījumā. Bet tas nekas, mēs turpinām. Tālāk, lai būtu tāds jūtīgais elements, mēs ņemam vienu kriksīti ar šo te. Te ir tādi čipsīšiem. Arī mēs čipsīši klik. Tas veidos to skrāpējošo foršo sajūtu, kad reizēm pamosties, tas jūtas tik maigs, bet saprot, no kur tu maigs liksies. Ir jābūt tam mazliet skrāpītam, tam zāģītam, kas padara to ikdienu par to, kas viņi ir. Un tāpēc arī tāda paša iemesla dēļ ir nepieciešams viens ar lāčiem tāds, kaut kāda lāča viens cepumiņš, kuru mēs tā mazliet arī sabriežam tā. Mandeli, kas paliek video, atliekam blakus. Jā, tas noderēs mums vēlāk raidījumā. Tālāk mēs ņemam pieniņu, sakratam, atveram to, tas mums nāk tepat no piena kombināta. Pieniņš ir kaut kādā tādā rozā krāsā. Tas parasti liecina par viņu kaut kādu substanciālo dabu. Sajaucam kopā. Es pat teiktu mazliet vēl. Jā, veidojās fantastiska dzira, garšīgi izklausās tā. Samaisam tā. Tāds patīkams. Lai turpinātu, kā teikt, dabiski iesāktos procesus, tagad būtu īstais laiks pievienot mazliet jogurta. Meža jogurta, kā mēs atrodamies mežā, pievienojam mazliet jogurtiņu. Ja? Tas vienmēr palīdz. Cilvēki arī, viņi nāk pie manis un jautā ar visādām problēmām. Ko man darīt, man šitas, man tas. Un es pastos uz viņiem, saku, cilvēki, saņem sevi rokās, sāc lietot jogurtu. Un šis ir kaut kas mazliet no tā, ja, mēs pievienojam jogurtu, un tagad dzīve ies tālāk. Viņa var atrisināties, viņai ir kaut kāds virzība, viņai ir kur iet, kur izpausties. Un tad, kad tāds fināla klikšķis būs, mums tāds ļoti jauks Hülde de Kukuku, kokosrieksteļa, kuru pārsvarā lietojot galvas masāžai. Interesanti, ja, jo, piemēram, šis te pats process arī kaut kādā mērā saistīts ar galvas izmantošanu, proti smadzenes mēs izmantojam, lai veidot šo raidījumu. Tad mēs tagad pieliekam mazliet teļiņu, pastamies, cik viņi fantastiski jaucās, ja? Fantastiski slāņi, kur vēl, manuprāt, saulrietis vienkārši var iet uz citu māju, ja, perfekti, kas par kunkulīšiem, kas par fantastisku masiņu. Labi, tā ir mūsu jaunā Trulās virtuves super lieliskā
masāžas fraktozā eļļa, kas palīdzēs jums padarīt jūsu vasaras par tādām, kādas jūs vienmēr gribējuši, sapņojuši. Nu, raidījuma turpinājumā dosimies tālāk un skatīsimies, kā tad mēs viņu varam lietot dzīvē. Labdien, skatītāji! Atkal esam atgriežušies Trulās virtuves studijā. Pašlaik atrodamies mežā pie celma. Un esmu aicinājis divus viesus, divas fantastiskas meitenes, proti Māra, masāžas un dažādu terapiju speciāliste un konsultante, strādājas arī ārlietu ministrijā, kā arī Dace, mūsu šī vakara, kā teikt, galvenais iemesls. Mēs izmantosim Daces roku, lai parādītu, cik labi tas ir, kad jūs izmantojat šo lielisko recepti, šo lielisko skrubējošo masāžas ekstraktu, lai uzlabotu vienkārši dzīvi. Tad nu jautājums, es nodošu šo ekstraktu Māras rīcībā, jo Māra kā nekā ir profesionāli. Un varbūt Māra pastāsta tās pirmās sajūtas, kā tev liekas, ko tu redzi tur? Galvenais, kad šeit ir arī, šajā procesā būs arī aromaterapija. Tie meža tādas veltes jūtamas, dažādi augļi. Un tas, jā, sēni ļoti labi var sajust. Un, tā konsistence ir brīnišķīga, es domāju, kā īstam skrubim. Es domāju, varētu mēģināt. Kā jau, to jau esmu bieži darījusi. Tad varbūt, ka Dace, lai mazāk runā, jo tomēr viņi ir tikai eksperiments. Emocijas stāstīšu. Patīkam atvēsinoši, kas tavas es dienā. Vai dienīgi. Ļoti, maiks. To varētu nosaukt. Redziet, studijā, patiešām tas ir fantastiski. Mēs pastamies uz Dace laimīgi ķīķini pie sevis. Un šajā brīdī mums bija ietaupījusies viena šī mandela no cepuma, ko mēs piemēram šeit es dodu Dacei. Redziet, perfekti parāda, kā mēs varam pavadīt vasaras. Graužot mandelas, masējot rokas ar skrubi. Sēnīt ļoti labi dēlnē nodara. Mīkstina un šī te dzīvības līnija. Pa to novelkam, un tad, kā saka, vienmēr sēne mums dzīvē būs. Sakiet, Māra, kā ir ar tām sēnēm? Cik drīkst sēnes būt dzīvē? Nu, kā saka, galvenais, lai pats neesi sēne. Nu, jāpiekrīt jums, jā. Jā, un tad iemesējam arī sākumā mēs tā kā plaukstas lejasdaļu, un pēc tam tā kā virspusīti, lai... Jo svarīgi ir arī, redz, mums te ir tie pirksti. Un, jā. Un pēc tam ar to eļļiņu, vairāk eļļiņu paņemam. Tieši to augstu, jā, tieši, jā. Nagus, ļoti labi nagiem. Dabīgs līdzeklis, nekādas. Tas velk nagus ārā, vai ne? Jā, un ļoti nekas nešķiļās. Principā ir cerības, ka viņi sagaidīs mūžību. Jā, un arī, piemēram, sievietēm stāvoklī, kad ļoti svarīgi ir uzacis un matu stiprums un nagi, kad bērns ļoti daudz to kalciju un visas pārējās. Viņš to visu atņem. Jā. Šis ir veids, kā to var atdot atpakaļ. Jā, un šis ir tā, kad bez maz vai jaunībā pusgadu palieto šādu skrubi. 2 reizes dienā. Bērniem arī viss būs kārtībā un, kā saka, pašai un tad jau var dot, kārtībā. Tad jau var laist, vai ne? Jā. Ražot. Bet vīriešiem arī labi. Jā. Tas vīriešiem vairāk jau tā sēne palīdz. Bet tas brūnais cukriņš tādu caudumiņu dod. Tas mikroskrubis, kā tu man toreiz pirms raidījuma teici. Jā. Ir tās lielās daļas, kas ir tā sēne, kas ir tāds maigais skrubis. Un tad čipsīts, kas dod tādu, tāds kūstošais skrubis. Bet tas brūnais cukriņš ir tāds mikro. Es tiešām domāju, tur ir atgriezeniskā saite un tiešām labi.
Es domāju, ka pašlaik tas arī mūsu tādā šī raidījuma stadijā būtu viss. Pēc kāda brīža mēs pastīsimies, kā tad Dace par to jūtās. Pajautāsim Dacei pašai. Labdien, atkal esam raidījumā. Kā jau jūs redzējāt mūsu iepriekšējā sižetā, pašlaik raidījuma mūsu viešņa masāžas praktikas dalībniece Dace. Labdien, Dace! Sveiks, Krista! Vispirms gribēju tev tā kā pateikt paldies, ka tu esi atnākusi uz mūsu raidījumu. Patīkami. Varbūt pastāst pāris vārdos, kā tad jutās tavas rokas pēc šī fantastiskā skrubja losjona lietošanas? Es no sākuma tas sajūtas masāžas laikā, tas pirmais atveisinošais uz nostrādātām rokām bija atbrīvojošs un tāds patīkams un atveisinošs. Un tad neilgi pēc tam, kad beidz viņu rīvēt, viņš tā kā savalk un sacietē, un tad tā roka tā savalkās āda un visas poras iztīrās laukām. Tagad man nav viņas mitras no mazgāšanas, bet ir labāk, ja salīdzina masēto roku un nemasēto, tad jūtam atšķirība, manuprāt. Jūtam atšķirība, arī kustības ir vieglākas un atbrīvotākas. Vai varētu teikt, ka tu jūties uz pusi laimīgāk? Nu, teiksim, par vienu roku laimīgāk, jā, vai ne? par vienu roku laimīgāk, jā. Es domāju, tas ir ļoti labs rezultāts. Un Trulā virtuve šādā veidā pierāda, ka viņa latviešu tautā ir absolūti nepieciešams raidījums. Un es teiktu, palieciet ar mums, bet pirms tam Dacei kā pateicība par mūsu raidījumu apmeklēšanu, es vēlētos pasniegt šo sēni. Vai, man jau tagad sēņu automāts. Manuprāt, tas lieliski tev palīdzēs, kā tev turpināt dzīvot šo sēnišķo dzīvi un atrast savu sēnu un iet savu to sēnes ceļu, bet tāpat laikā būt arī mazliet tāda kā skrubis. Es pie viena gribētu pateikt paldies sēnei, sēņu speciālistei Mārai par jauko masāžu. Paldies, Dace, paldies Māra. Tad tiksimies kādā no mūsu nākošajiem raidījumiem. Paldies!